šī gada Rīgas festivāla atklāšanas programma ir šādas divu lielo gavīnieku, lielo jubilāru zīmē, kas ir Arvo Pērts un Gija Kančēlī, un kur nu vēl piederīgāks pie šī tandēma mūsu pašu Pēters Vasks koncerts ir veidots baznīcas vidē, un arī veidojot šo trīs mūsdienas muzikas lielo pilāru, tādu tā kā muzikālu dialogu. Laika ziņā vienaudži, bet ļoti, ļoti ar dažādu vēstījumu spēku. Koncertu programmatisko karkasu veidos jau lielam zināmi un muzikālai sabiedrībai atpazīstami opusi, un arī tie opusi, kas saistās ar Arvo Pērta muziku, kas ir bijuši iekļauti arī slavenajā programmā, kas izpelnījās Grammy ieraksta nomināciju. Mēs redzam, ka šī nacionālā piederība un varbūt arī viss tas tālākais pārliecības ceļš, viņš ir veidojis šos katru no māksliniekiem faktiski ar ļoti, ļoti savdabīgu un savai nācijai raksturīgu muzikālu rokrakstu. Šīs koncerts būs drīzāk nevis kā kaut kādu novitāšu vai kā kādu jaunu lietu prezentāciju, bet kā tādu jau atpazīstamu un ļoti noturīgu muzikālas valodas dialogs.